Ir starptautiskā autiskā spektra atpazīstamības diena. Autiskais spektrs ir attīstības traucējumi, kurus var novērot jau agrā vecumā. Šos traucējumus raksturo socializēšanās grūtības un valodas attīstības grūtības. Šiem bērniem ir ļoti grūti saprast citu sejas izteiksmes, emocijas un uzvedību un saprast, ko tas viss nozīmē tajā kontekstā, jeb tajā situācijā. Kā arī bērniem ir ļoti grūti pašiem veidot atbildes reakciju, kas atbilst tai konkrētajai situācijai. Šie bērni var lieliski socializēties, viņi pat labprāt grib draudzēties, bet viņiem ir jāpalīdz iemācīties sociālās prasmes. Tādā veidā, lai viņi varētu saprast, kas šajā pasaulē notiek. Neatkarīgi no tā, vai tev šķiet, ka tavam bērnam ir autiskā spektra traucējumi, vai tavam bērnam ir jebkāda veida grūtības, ir ļoti svarīgi, ka tu laicīgi vērsies pie speciālista, jo katram bērnam var ļoti labi palīdzēt, ja vien tu to dari laicīgi. Arī ja bērnam ir autiskā spektra traucējumi, ir iespējas, kā viņam laicīgi var palīdzēt. Ja vēlies uzzināt, kāds ir atbalsta iespējas, tu vari doties uz mājaslapu www.autismus.lv. Kā arī, ja vēlies padziļinātāk izprast autiskā spektra traucējumus, tad es iesaku izlasīt šo grāmatu. Šeit ir brīnišķīgi ieteikumi, kā arī skaidrojumi par to, kas ir autiskais spektrs.